Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Egliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Šodien un arī turpmāk, katra mēneša pēdējā ceturtdienā, 16:00, taisināšu sarunu dažādu nozaru ekspertus, lai pārunātu jautājumus, kur ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodienas raidījuma tēma ir ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā, un pieskarsimies arī jautājumu par izglītības turpināšanu Latvijā un izglītības sistēmu Latvijā. Sakot līdz mūsu raidījumam, tiešais laikā varat uzdot jautājumus mūsu čatlogā un dalieties ar šo raidījumu, ja tas ir aktuāls arī kādam citam. Šodien uz mūsu sarunu esmu aicinājis Akadēmiskā informācijas centra pārstāvjus, valdes priekšstādātāju Baibu Ramiņu un vecāko eksperti Ritu Peclofu, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras Euroguidance programmas vadītāju Ilzu Astrīdu Jansoni. Labdien! Labdien! Un sākt gribu savu sarunu varbūt uzreiz ar tādu praktisku situāciju. Mūsu tautieši arī strādā ārvalstīs, bet te pašā laikā arī izmanto iespēju iegūt izglītību un kvalifikāciju ārvalstīs. Un paņemsim tādu, teiksim, praktisku situāciju. Mūsu tautietis Somijā ir iegūst bakalaura grādu, piemēram, ekonomikā un atgriežas Latvijā. Kas notiek ar šo Somijā iegūtu izglītību, vai viņi tiek atzīti Latvijā, un vai ir šis, teiksim, iegūtais diploms, kā jāatzīst, un kā šis process vispār notiek? Labdien! Tas ir acīm redzot Akadēmiskās informācijas centra jautājums. Vispirms daži vārdi par diplomu atzīšanu vispār. Diplomu atzīšanu Eiropas reģionā regulē Lisabonas konvencija, kura ir izveidota 97. gadā un kurai Latvija pievienosies 99. gadā. Visās valstīs ir apmēram vienota kārtība, kādā veidā atzīst ārvalstu diplomus, un arī Latvijā ir šāda kārtība. Ja cilvēks ir pabeidzis bakalaura grādu Somijā, atgriežoties Latvijā, nav viņam obligāti jāveic diploma atzīšana. To ir jāveic tikai tad, ja grib turpināt studijas maģistratūrā ar šo bakalaura grādu, jeb arī, ja strādā profesijā, kur darba devējs prasa šādu diplomu atzīšanu, jo diploms ir svešas valsts blankas, diploms ir citā valodā, un darba devējs nevienmēr var saprast, vai tas ir bakalaurs vai nav. Un ir dažas valstis, kur vēsturiski bakalaurs arī nesaucas bakalaurs, viņš saucas citādāk, kā piemēram Francijā vai Itālijā. Tātad, ja ir nepieciešama šī atzīšana, tad ir jāgriežas Akadēmiskās informācijas centrā, jāraksta iesniegums un jāiesniedz gan bakalaura diploms, gan diploma pielikums. Tā ir obligāta prasība diploma pielikums, jo diploms un diploma pielikums ir neatņemama sastāvdaļa. Diploma pielikums cīkāk parāda visu, ko tu esi mācījies, kādas tev ir sekmes, kādi priekšmeti un kādas iespējas dod šis diploms. Un pēc tam mēs veicam atzīšanu apmēram, laiks apmēram varētu būt kāds 2 nedēļas, jo, ja runa ir par Somijas diplomu, to ir diezgan viegli pārbaudīt, jo, lai diplomu pārbaudīt, ir vairāki procesi, kur tiek veikti. Jāpārbauda diploma autentiskums, jo ļoti liels ir viltoto dokumentu tirgus, ļoti liels ir tā saucamo diplomu dzirnavu tirgus, kad ir augstskolas, kuras it kā nav augstskolas un tam līdzīgi. Pēc tam ir jāpārbauda iestādes status, vai viņa ir akreditēta vai nav, vai viņa Somijā ir atzīta vai nav. Tad ir arī jāpārbauda, kāda ir šī programma, un tas aizņem kaut kādu laiku, protams, bet attiecībā uz Eiropas Savienības diplomiem tas viennozīmīgi ir ātrāk. Jā, tātad sanāk tā, ka nav obligāti jāveic šīs izglītības atzīšana, un tas noteikti varētu būt noderīgi, lai pierādītu savu šo iegūto kvalifikāciju un darba devējiem parādīt tieši, ka esmu šādas jomas speciālists jau kvalificēts. Ja? Vai ir atšķirība šeit, vai diploms ir iegūts, piemēram, Eiropas Savienības valstī vai, pieņemsim, citā valstī, kas nav Eiropas Savienības valsts, pieņemsim, Amerikas Savienotās valsts? Vai šī procedūra ir savādāka
Un varbūt šie dokumenti, ko jūs prasāt, lai apliecinātu šo izglītību, arī varbūt ir dažādi, vai tomēr tas process ir līdzīgs? Process ir līdzīgs, dokumenti ir tie paši. Var atšķirties laiks, jo, ja runājam atkal tieši par Amerikas Savienotām valstīm, tad tur ir viņiem tāda kārtība Amerikā, ka šī augstskola, kur ir izsniegusi diplomu, pati atsūta informāciju par šo diplomu tam, kurš pieprasa diplomu atzīšanu, teiksim, šī gadījumā Akadēmiskās informācijas centram. Un tad atkal laika jautājums, kamēr cilvēks, kurš grib atzīšanu, paprasa attiecīgai augstskolai, viņi atsūta mums. Un tas ir atkal atkarīgs no tās augstskolas iekšējās kārtības, bet tā ir Amerikas kārtība. Bet citādu prasību nav tieši tādas pašas. Ja tas ir tātad ārvalstu diploms, mēs iesniedzam viņu Latvijā, vai viņam ir jābūt latviešu valodā, viņš ir kaut kā jāiztulko, jālegalizē, kā ar šīm lietām ir? Mēs tulkojam, prasām tām valodām, kuras mēs nespējam pārbaudīt un saprast, un tā ir, piemēram, arābu valoda, tā ir ķīniešu valoda, tās ir varbūt dažādas Āzijas valodas, taizemieši, indonēzieši un tā tālāk. Eiropas Savienības valodā mēs neprasam tulkojumu, mēs strādājam ar dokumentu oriģinālā. Mums arī ir iespēja vienmēr citu valstu diplomu atzīšanas centriem pajautāt, ja mēs kaut ko nezinām. Attiecībā uz legalizāciju to mēs neprasam, jo priekš diplomu atzīšanas, lai pateiktu, kam ir pielīdzināms diploms, to nevajag, bet es domāju, nākošā pakāpē, tad, kad vajag darba tirgu vai augstskolā, noteikti tiek prasīta legalizācija tur, kur viņa nepieciešama. Tātad mans minētajā piemērā, ja tas būtu šis Somijā iegūtais diploms, tad viņš pat arī nebūtu arī jātulko. Tā esmu pareizi saprot. Jā. Nē. Jā, šis bija tātad par šo akadēmisko diplomu atzīšanu. Kā ir ar šo profesionālo kvalifikāciju? Piemēram, esmu ārvalstīs iegūjis, piemēram, metinātāju kvalifikāciju un atgriežos Latvijā. Vai arī šis ir kaut kā jāatzīst šis ārvalstu kvalifikācija iegūtā? Jā, kas attiecas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tad es droši vien sākšu ar to, kas ir reglamentētās profesijas, nedaudz paskaidrošu. Tātad reglamentētās profesijas ir tās profesijas, kurām Latvijā no valsts puses ir izvirzītas kaut kādas prasības, tas ir cilvēku izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, ka viņam, teiksim, jāpabeidz, ir jābūt noteikta līmeņa grādam, noteiktai izglītībai, lai viņš varētu strādāt šajā profesijā. Un tas ir noteikts normatīvajā regulējumā, tad, respektīvi, valsts ir noteikusi kaut kādas prasības šim cilvēkam, lai viņš šeit varētu strādāt šajā profesijā. Tādas profesijas Latvijā ir, piemēram, ārstniecības personu profesijas, un tā skaitā arī, nevis tā skaitā, bet arī, teiksim, arhitekti, būvinženieri, pedagogi un tam līdzīgi, un vēl citas psihologi arī. Lūk, un lai strādātu šajās profesijās Latvijā, ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija šeit ir jāatzīst Latvijā. Savādāk, bez tā strādāt šeit Latvijā nav atļauts šajā profesijā cilvēkam. Līdz ar to, ja, piemēram, Latvijas valsts piederīgais Eiropas Savienībā vai kādā citā valstī ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju šādās profesijās, tad ir jāveic tā profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā. Jā, tad es saprotu tā, ka, piemēram, ja es esmu šis pats, ko es minēju, metinātājs, tad atgriežoties, ja man Latvijā grib uzsākt darba attiecības, ja darba devējs manu praktisko pieredzi pieņem, man ir šīs praktiskās iemaņas, tad nekāda papildus šī kvalifikācijas atzīšana nav nepieciešama. Bet, ja es, piemēram, būtu šis būvinženieris, kas ir šī reglamentētā profesija, tur gan man būtu darbu uzsākšanai nepieciešams iziet šo procedūru. Jā, tieši metinātājiem šobrīd nevajag, jo tā nav reglamentēta profesija Latvijā, bet būvinženierim gan nepieciešams. Jā, tad pirmkārt būtu jāsāk ar to, ka jāpaskatās, vai mana kvalifikācija vai šī iegūtā profesija nav reglamentēta,
Un, ja viņi ir reglamentēti, tad būtu tomēr jāsāk ar to, ka caur jums jānoformē šī profesionālas kvalifikācijas atzīšana. Jā, tieši tā. Ja AIC, tas ir mūsu mājaslapā, ir atrodama tā reglamentēto profesiju databāze. Ja šis cilvēks var atrast savu profesiju šajā datubāzē, tas nozīmē, ka ir jāvēršās Akadēmiskās informācijas centrā. Vai ja būs citā institūcijā jāvērš, tad mēs noteikti to pateiksim, un tad process sāks šeit pie mums. Jā, gribēju arī jautāt, vai gan akadēmiskā, gan šī profesionālā kvalifikācijas atzīšana, vai tas ir maksas pakalpojums vai nē, un ja tas ir maksas, ar kādām, teiksim, vidējām izmaksām būtu jārēķinās? Jā, tas ir maksas pakalpojums, to ir noteicis ministra kabinets savos noteikumos, un kas attiec uz akadēmisko atzīšanu, tad tas ir 41 eiro, bet kas attiec uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tad tas ir 240 eiro, kas tiek samaksāti sākotnēji Akadēmiskās informācijas centram. Bet pēc tam, ja rodas kaut kādas vēl papildus izmaksas, teiksim, cilvēkam tur tā atzīšanas institūcija, tā ir institūcija, kas pieņem lēmumu konkrētajā profesijā. Ja viņi, piemēram, saka, ka ir jānokārto kādu kvalifikācijas atbilstības pārbaude, tad tās jau ir atsevišķas izmaksas, un tas ir atkarīgs no profesijas un tām izmaksām, kuras nosaka vai augstskola vai profesionālā organizācija. Jā. Es vēl gribu piebilst, ka 41 eiro akadēmiskā atzīšanai tas ir par vienu izziņu, jo ļoti bieži, piemēram, atgriežoties no Lielbritānijas, cilvēkam ir nevis viens izglītības dokuments, bet pat 6 un 7, jo tur ir nedaudz cita sistēma, tur mācās pa moduļiem, un mēs neprasām par katru dokumentu šo te samaksu, bet tikai par izziņu kopā. Jā, tas arī priecē. Sapratu arī no dzirdētā, ka var būt tādas arī situācijas, ka, piemēram, šī ārvalstīs iegūta izglītība, ka nepieciešams kaut kādas vēl papildus šeit, teiksim, apmācības vai šī kvalifikācijas apliecinājums, lai viņi pielīdzinātu Latvijā. Ja es pareizi sapratu? Ja tā ārvalstīs izglītība, teiksim, ir nepietiekoši tam līmenim, kas ir mums prasīts Latvijā. Attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, jā, tādas situācijas var būt, kad vispirms Akadēmiskās informācijas centrs izskata šos iesniegtos dokumentus, izglītības dokumentu, un mēs apskatāmies vai pārbaudam autentiskumu un pielīdzam viņu pēc līmeņa, izskatām viņu tā kā pēc līmeņa, vai tas ir bakalaura grādam, piemēram, atbilstoši vai maģistra grādam. Pēc tam atzīšanas institūcija, kas parasti ir profesionāla organizācija vai kāda ministrija, kuri pieņem lēmumu, viņi izskata šos dokumentus vairāk tā kā pēc satura. Un viņi apskatās, ko tas cilvēks ir mācījies tajā diplomā, vai tie mācību priekšmeti sakrīt ar to, ko Latvijā šeit mācās cilvēki šajās profesijās. Un ja tur kaut kas pietrūkst, piemēram, tad var noteikt, ka nepieciešams kaut kādas papildus apmācības, papildus studiju, kaut kādas kursus iziet. Un ir iespējams arī, kad nosaka, ka jākārto kaut kāds eksāmens, certifikācijas eksāmens, tas varētu būt kvalifikācijas atbilstības pārbaude, piemēram. Jā, tas nozīmē, ka šim ārvalstu būtībā šī kvalifikācija viņai būtu jāatbilst Latvijas noteiktam līmenim. Ne tikai līmenim, jāatbilst arī pēc satura. Jā, paldies. Un vēl esmu dzirdējis par tādu Eiropas profesionālo karti. Varbūt pastāstiet, kas tā tāda ir un kādas varbūt ir tās priekšrocības šī kartei? Eiropas profesionālā karte faktiski ir viens no veidiem, kā var pieteikties tai profesionālās kvalifikācijas atzīšanai atsevišķās profesijās. Tātad tas notiek tā, ka pretendents tā kā piesakās digitāli elektroniskā vidē pilnībā Mana Eiropa. Tas ir Eiropas komisijas izveidotā kā interneta vietnē. Un tad vienkārši šis process viss notiek digitāli. Varbūt tas ir vienkāršāk pašam cilvēkam, jo viņam tad nav jāvēršās pašam pie profesionālās organizācijas tajā valstī, kur viņš ir ieguvis to profesionālo kvalifikāciju. Nav jālūdz tur izziņa, piemēram, ka viņš tur ir tiesīgs strādāt šajā profesijā.
jo tā komunikācija notiek starp dalību valstu kompetentajām institūcijām, arī tā skaitā, un tad šis process būtībā sanāk, viņš ir pilnībā elektroniski, drošā vidē, un viņš ir tā kā vienkāršāks tam cilvēkam. Bet gala rezultāts tāpat būs tas pats, kad cilvēks saņem vai to apliecību par to, ka tiek atzīta viņa profesionālā kvalifikācija, vai arī tur tāpat var tik noteikti kāda kvalifikācijas atbilstības pārbauda. Tas atšķirās, teiksim, tā procesa ziņā. Bet gala rezultāts tāds pats būs. Manuprāt, ļoti ērti. Viss mūsu digitalizācijas laikmetā notiek arī ar vien vairāk elektroniski. Vēl tāds papildus jautājums, vai uz jebkuru profesiju šobrīd šo profesionālo karti var teiksim, šādā veidā iegūt, vai tomēr ir kaut kādas šīs profesiju grupas? Šobrīd ir tā, ka ja persona vēlas atgriezt, teiksim, Latvijā strādāt šajās profesijās, tad tās ir 3 profesijas. Tās ir medicīniskās māsas, fizioterapeiti un farmaceiti. Eiropā vēl ir izstrādāta Eiropas profesionālā karta, ir pieejama arī nekustamā īpašuma aģentiem un kalnu gidiem, bet šīs 2 profesijas Latvijā šobrīd netiek reglamentētas, līdz ar to tā nav nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana vispār šajās 2 profesijās. Tā kā Latvijā šobrīd tās ir medicīnas māsas, fizioterapeiti un farmaceiti. Jā, tad šo profesiju pārstāvi jau var izmantot šo elektronisko, var teikt, vienkāršoto veidu, un cerams arī, ka nākotnē šis profesiju loks arvien paplašināsies. Iespējams. Jā, tad pāriesim pie mazliet jau nākošā jautājuma loka, un gribu jautāt Ilzei, tad ir mūsu tautieši arī, kad ir ieguvuši gan ārvalstīs izglītību un atgriežas Latvijā, un varbūt vēlās turpināt šo izglītību, ja varbūt arī uzsākt izglītību, atgriežoties Latvijā. Tad kāda ir šī izglītības sistēma, varbūt mazliet tā ieskicējiet, un kur un kā šīs izglītības iestādes varbūt arī kur meklēt? Tātad Euroguidance programma popularizē izglītības iespējas Eiropā kopumā. Tāpēc arī stāstam par Latviju. Mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa jau diezgan sen. Un Latvijas, Eiropā katra sistēma ir atbilstoša valsts kontekstam, kultūrai, vēsturei, tradīcijām. Un arī tāpēc, kā kolēģis stāstīja par šīm kvalifikāciju pielīdzināšanām, tāpēc šis process ir nepieciešams, jo sistēmas katrā valstī ir atšķirīgas. Arī tas, no kura līdz kādam vecumam ir pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība, tas var atšķirties. Latvijā pamatizglītība sāks no 5 gadu vecuma ar sagatavošanos skolai, un no 7 gadu vecuma bērni mācās 1. klasē, un Latvijā obligātās izglītības vecums ir līdz 16 gadu vecumam. Šis obligātās izglītības vecums ir īstenībā noteicošais, meklējot arī mācību iespējas attālināti. Ja ir doma ļaut bērniem mācīties Latvijas izglītības iestādēs, ģimenei dzīvojot ārvalstīs, tad ir jārēķinās ar to, kāds ir obligātās izglītības vecums tajā valstī, kur jūs dzīvojat. Ja obligātā izglītība ir līdz 18 gadu vecumam, tas nozīmē, ka iespējas Latvijā mācīties arī attālināti, tā izskaitā, tad būs pēc šiem 18 gadiem. Tālāk, vidējā izglītība Latvijā, kā es minēju, ir principā no 16 gadiem. Latvijā ir vidējā izglītība no 9. līdz 12. klasē. Un pēc tam tad sākās augstākā izglītība. Latvijā piedalās Eiropas kopīgajā procesā, ko sauc par Boloņas procesu. Tas nosaka augstākās izglītības līmeņu ilgumu pēc kredītpunktiem, vai to var aptuveni arī gados mērīt. Standarta bakalaura programma ilgs 3 gadus, maģistra programma standartā 2 gadus, doktorantūra 3 līdz 4 gadus.
informāciju par tām studiju un mācību iespējām, kas Latvijā tiek piedāvātas, kas ir aktuāls, var visu atrast Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē ar abreviatūru niid.lv. Un šajā datubāzē sadarbībā ar Euroguidance ir arī izveidota īpaša sadaļa, kas ir vērsta uz diasporas pārstāvjiem. Tur ir pieejamas infografikas, viena latviešu valodā un viena arī angļu valodā, kur ir norādītas izglītības pakāpes, ko es tikko aprakstīju, un tur ir arī aktīvās saites, lai var datubāzē uzreiz uziet uz to programmu grupu, kas interesē par pamatu izglītību, par video izglītību, par profesionālo izglītību, par augstāko izglītību, un arī atsevišķa saite par tām programmām, kas ir domātas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jā, minējāt arī par šo attālinātām programmām. Tad, ja pareizi saprotu, tad pat vēl esot ārvalstī, ja piemēram ir ģimene, kas šobrīd uzturās ārvalstīs, strādā un varbūt dzīvo un plāno varbūt kādā tuvākā laikā atgriezties Latvijā, tad viņam būtībā jau var šīs mācībām pieteikties un uzsākt viņas, ja es pareizi saprotu. Kā es centos paskaidrot, tas ir atkarīgs no vietējās izglītības sistēmas mītnes zemē. Ja ir jāņem vērā obligātais izglītības vecums, un jūsu bērniem ir jāiekļaujās jūsu mītnes zemes izglītības sistēmā līdz obligātās izglītības vecuma beigām. Tātad, piemēram, pamatskolas programmu apgūt bērnam mītnes zemē ir obligāti. Darīt to paralēli Latvijā, mācoties attālināt, tā varētu būt ļoti liela slodze bērnam, un tas īsti nebūtu vēlams. Taču varētu būt runa par video izglītību. Ja jūsu mītnes zemē obligātais izglītības vecums ir līdz 16 gadiem, un tas nozīmē, ka tad pēc tam ģimene var domāt, kur bērnam mācīties, tad ir pieejamas arī tālmācības vidējās izglītības programmas. Un, protams, augstākajā izglītībā arī šādas iespējas ir. Jā, tieši arī gribēju jautāt par studijām jau augstskolā, tad arī tas ir pieejams ne tikai pamatu un vidēja izglītība, bet arī augstskolā. Jā. Īstenībā šis pasaulē kritiskais laiks, kad ļoti daudz procesu ir spiestā kārtā notikuši attālinātā veidā, ir attīstījis izglītības pakalpojumu. Es gribēju arī īpaši uzsvērt to, ka ir vairākas augstskolas, kas Latvijas jauniešiem ir piedāvājuši sagatavošanās kursus īpašiem priekšmetiem, piemēram, fizika, matemātika, ķīmija. Šie sagatavošanās kursi ir kopš pandēmijas laika, viņi ir norganizēti arī attālinātā veidā. Un augstskolu pieredze ir tāda, ka arī Latvijā dzīvojošie jaunieši, kuriem pamatvaloda nav latviešu valoda, izmanto šos kursus, lai varētu uzlabot savu latviešu valodas izpratni un izteiksmi, gatavojoties studijām. Un šāda veida kursi arī, protams, ir pieejami diasporas pārstāvjiem. Jā, paldies par informāciju šo, un noteikti tad ieteiktu arī skatīties šo jūsu nacionālo izglītības iespēju datu bāzi. Mūsu tautiešiem noteikti ieteikti izmantot. Jā. Un, es drīkstu vienu. Jā, lūdzu. Pie kolēģi iepriekš stāstītā, konsultējot jauniešus, kas domā braukt uz ārvalstīm, Latvijas jaunieši braucot uz ārvalstīm, meklējot studiju iespējas, mēs vienmēr uzsveram, ka izvēloties jau izglītības programmu, studiju programmu, ir vērts pārliecināties par to, vai šī programma ir valstī atzīta, vai viņa ir akreditēta, jo tas nosaka, vai iegūtais izglītības dokuments būs derīgs un vai viņi varēs izmantot visos vēlamos veidos tālākam studijām un arī darbam sevišķi reglamentētajās profesijās. Taču
darba devējam, protams, arī ir interese, lai iegūtā izglītība ir kvalitatīva, un ja šī programma ir valstī atzīta, tas ir zināms garants. Jā, paldies. Un tad arī gribu minēt arī vēlreiz arī šo akadēmiskā informācijas centra mājaslapu, kuru var skatīties informāciju, tā būs aic.lv. Un šajā brīdī gribu teikt paldies jums visiem mūsu viesiem par sarunu. Paldies arī mūsu skatītājiem, kas mums sekoja līdzi. Gribu atgādināt arī to, ja ir mūsu tautiešiem kādi jautājumi, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā un nepieciešamās atbalsts un konsultācijas, noteikti varat sazināties ar mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem. Dažādos kanālos ir mums Facebook, mājaslapa un tiešie kontakti, ja ir jautājumi saistībā ar darba meklēšanu, sociālo drošību, nodokļu jautājumu, starpvalstu nodokļu jautājumu un kādi citi jautājumi, noteikti ar mums sazinieties. Un gribu teikt, šodien tas arī viss mūsu raidījumā, un aicināšos atkal uz nākošo mūsu raidījumu, kurš norisināsies 29. jūlijā, 16. un šī raidījuma tēma būs veselības pakalpojumi Latvijā. Uz šo raidījumu mēs aicināsim Nacionālā veselības dienesta pārstāvis, lai izrunātu arī šos jautājumus par ģimenes ārstu, par S1 veidlapu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti, daudziem citiem jautājumiem. Un ar šo arī tātad noslēdzam mūsu raidījumu. Paldies vēlreiz visiem un visu labu!